Šajā globālajā pasaulē mēs varam doties ikvienā ceļā, apmeklēt visus kontinentus, meklēt un atrast. Galvenais ir saprast savu virzienu. Perkusija meistars Nils Īle lūk jau 16. reizi ir devies uz Āfriku, kur visbiežāk apmeklē tieši Gvineju. Tā ir valsts, ko viņš ir pieradinājis ar mūzikas ritmiem. Mācās, iepazīst un izbauda. Kad valstī tik dziļi ienirst caur skaņu, tad apkārtne liekas kā loģisks pielikums. Pilsētas vide, daba, cilvēki kopumā un katrs atsevišķi, visi spēlē vienu melodiju. Nils brauc kā draugs, un draudzība arī saņem pretī. Viņa saiknes ar Gvineju ir tik ciešas, ka nu jau var ņemt līdzi arī savus draugus, kam pirkstī tāpat prasās bungot, kājas dejot, un prāts ir atvērts citādajām. Bet citādā šeit pietiek. Nevelti Āfrika tiek dēvēta par cilvēces kopējo zemapziņu, kur visspilgtāk izpaužas pirmatnējie instinkti. Varbūt tieši tāpēc šis virziens vilina nepieradinātos un sava ceļa gājējus, vai vismaz tos, kas gatavi izkāpt no ierasti ērtās eiropiešu pozīcijas, lai dzīvi uztvertu tieši, jutekliski un nepastarpināti. Tā kā to dara melnā kontinenta dejotāji, kam nevajag nec kursus, nec partneri, enerģija ir cilvēkā pašā un laužas ārā kā dabiska stihija. Arī bērneļi nesirkst ar lieku kautrību. Kā mazi antidepresanti, tie katru tikšanos ar balto cilvēku pārvērš skaļā jāmpadracī, bet viņu dzīvelīgums spēj gan mulsināt, gan patiesi aizkustināt. Atbraucējiem Āfrikas pieradināšana sākas ar vienkāršu apjautu. Šeit nav cilvēku pa vienam. Viņi katrs ir kāda lielāka sociuma daļa. Ģimene, kaimiņu būšana, bizness, visa sociālā esamība te joprojām ļoti lielā mērā bāzējas uz piederību kādai no ciltīm, kur katrs cilts brālis un māsa ir savējais, jebkurā vietā, kur aizklīdis. Tāpēc cilvēki ir cits pie cita, nevis vien skaļi haotiskajās ielās, bet arī darot saimniecības darbus. Blakus esošās ģimenes bieži dala gan vienu ūdens padevi, gan improvizētu dušu, gan kopīgi gatavotu maltīti. Kopā vienmēr ir jautrāk. Kopā, jo tā ir ierasts.
Retie ciemiņi šajā savējo valstībā vienmēr ir ziņkārs objekts, tāpēc par uzmanības trūkumu neviens nevar žēloties. Gluži pretēji, drīz vien arī ciemiņi jūtas kā pieskaitīti kādai ciltī. Tieši cilšu kultūra te joprojām reprezentē arī visarhaiskāko no īpašumtiesību formām – paražu tiesības. Tas nozīmē, ka zeme pieder dievam, bet īpašums visai ciltī, kas pēc saviem principiem to sadala savu ciltsbrāļu un māsu starpā. Lai arī mūsdienās eksistē dažādi juridiski akti un instrumenti lietu citādai kārtošanai, lielā mērā visu tik un tā turpina diktēt cilšu vecākie un paražu tiesības. Tā notiek Gvinejā, tā arī citvieta plašajā Āfrikā. Nilam un viņa draugiem par to maza rūpe. Viņi uz Āfriku dodas ienirtās kultūrā, kur intelekta mežģus aizstāja pirmatnējie ritmi. Viņi savu virzienu ir atraduši, lai arī tas sagādā nemazums pārsteigumu. Vai gan braucienu uz mazu ciemu varēja iztēloties šādi, kā vietēji mēroga dziesmu svētkus, kur muzicēšana un dejas pārauga arhaisku tēlu maskarādē, bet rituāli ir tik autentiski, ka viesi varētu palikt arī tramīgi. Nē, upurēt nevienu netaisās. Taču pārsteigums ir nonākšana tik ciešā ciema ļaužu ielēnkumā. Pēc milzu svētkiem izrādās, ka jādejo līdz rītam un ilgi jāgaida virsaites, kas arī grib novērtēt tik tālu braukušos viesus. Tāda ir paražu tiesība burvība. Ja vadonim ir savs viesmīlības rituāls, tad neko darīt. Iebilst nevienam nenāk neprātā. Tad jau labāk vienoties kopējā dziesmā un dejā, kas šeit visus sarado vienā – ritma mīlētāju un aizmiršanās ciltī. Tad valsts kontinenta daļu var aizstāt ar salu Atlantijas okeānā un sajusties kā mazā ritmu paradīzē, kur virziens Gvineja liek sajusties dzīvam un atklāt, ko neapjaustu sevī pašā. Tieši tāpēc jau dodamies arī uz tādu pasauli, kur joprojām dominē paražu tiesības un iespēja apgūt ko jaunu. Nilam, Mājai un viņu līdzbiedriem tas noteikti ir izdevies. Hakuna Matata, nekādu problēmu. Viss ir labi, viegli, lieliski.